Bet tagad uz skatuves ir gatava kāda šarmanta sieviete, kur ikdienā strādā apbedīšanas birojā. Jā. Lūdzu, video, Ina. Mani sauc Ina Rācene, man 45 gadi, es esmu no Jelgavas. Mans darbs ir saistīts ar mūziku, es strādāju apbēdīšanas birojā. Mans talants ir dziedāšana, muzicēšana. Tas viss, ko jūs darījāt, bija tik patiesi. Kaut kādu iekšējo dvēseles stīgu aizskārāt. Paldies! Ai, es gan varu teikt, ka man sirdi Inas dziedājums pilnīgi noteikti aizskāra. Tāds mazliet aizmirstības efekts, tas, starp citu, ir ļoti labs. Sveikinam! Ina, paldies! Tiksimies cerams finālā. Paldies, Ina! Tagad ir... Lems! Nedzirdu! Jau! Ar aplausiem uz skatuves sagaidām šarmanto, dziedošo apbedīšanas biroja darbinieci Innu! Inna, labvakar! Labvakar, Inna! Nu ko? Esam ļoti priecīgi jūs arī redzēt. Jūs ļoti labi izskatāties šokar. Tas gan. Jā. Nu, kādas sajūtas ir šodien? Laba. Labvakar visiem, paldies, jā. Ir satraukums, jā? Ir kā vienmēr, jā. Nedaudz ir ļoti daudz veiksmes un lai jums tiešām izdodas. Paldies. Skatās. Paldies. Šī dziesma ir veltījums maniem vecākiem. Es viņus ļoti mīlu un ļoti esmu viņiem pateicīga par šo skaisto brīdi. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte cuando a ti. Piensa que tal vez mañana otra estaré lejos, tú lejos está aquí. Bésame, bésame mucho, beni öylesi vel sirdi, mansa sildi tlavi. Vēl decīgāk mani tu stāvi. Bésame, bésame mucho, сердце согревни родной мой на долгие дни.
spero stanotte l'ultima vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Labi! Inna, skaisti, skaisti. Bravo! Tiešām jāsaka. Paldies. Ļoti izīsts dziedājums, man šķiet. Žūrī, ko teiks Haralds? Es joprojām esmu priecīgs, ka jūs esat šeit un ka mēs varam būt lepni ar to, ka jūs esat mūsu vidū. Tas ir numur viens. Otrs, man šķiet, ka tā jūsu balss ar to visu dziļumu un krāsu, kas tajā ir, uzbūr kaut kādas tādas fantastiskas ainavas, kas varbūt ir, nezinu, saistīts ar kaut ko tādu, kas varētu būt bijis noticis pirms gadiem 20 vai 30 tūkstošiem. Es gribētu teikt par kaut kādiem bezgalīgiem līdzenumiem, kuros skan tieši tāda balss kā jūsējā līdz pašai debesu malai. Paldies! Ojār! Nē, nu jūs vienkārši esat fantastiski.